Labdien! Labrīt, labvakar tie, kuri mūs skatīsies atkārtojumā. Šodien esmu aicinājusi uz sarunu kārtējo sarunu biedri, jeb kompanjoni, un tā ir Magone Bolejko. Magone ir māksliniece, Magone ir veselīga dzīvesveida entuziaste un arī fermentēšanas guru. Nesen apmeklēju Magones vadīto meistarklasi un jutos ļoti iedvesmota un ļoti, tā teikt, saņēmu jaunu enerģiju, jaunas receptes, pagaršoju dažādus garšīgus ēdienus un dzērienus. Un domāju, ka arī šīs sarunas laikā mēs varētu noskaidrot visus jautājumus, kas tad ir fermentēšana, kā tad to visu darīt, kā tas izdodas mājas apstākļos, jo noteikti jūs jau daudz esat dzirdējuši šo vārdu fermentēšana, arī es to biju dzirdējis, arī es biju pamēģinājis kaut ko darīt mājās, bet tad liekas šis nesanāk, vai to vispār var ēst, vai tas ir garšīgs, vai tas ir veselīgs, un darot rodās daudz un dažādi jautājumi. Tāpēc šodien tūlīt pievienošu Magoni. Lietas par fermentēšanu. Čau, Magone! Labrīt! Labrīt! Forši saulīte spīd, Vai ne? Dienā, pavasaris tieši tādā laikā, kad dabā viss mostās, dabā parādās jau kaut kāds tūlītās būs kāds zaļumiņš, kāds pumpuriņš, noteikti tu jau sēdi un gaidi, kad visu to varēs likt burciņās, pudelītēs un trauciņos. Tātad saki lūdzu sākumā, kas ir fermentēšana un ar ko tā atšķirās no citām pārtikas sagatavošanas metodēm? Kas tas tāds vispār ir? Vispār tā ir pati senākā vispār ēdiena gatavošana, jā. Un vēl pirms ēdiena gatavošanas šie fermentatīvie procesi ir pamatā mūsu miedarbībai ar visiem mikroorganismiem. Un man patīk, kā saka mikrobiologi, ka pirms pārējiem orgāniem, pirms smadzenēm un visa izveidojās tieši zarnu trakts ar baktērijām. Tas ir vispār pirmatnēji pirmais, ja? Un šī miedarbība, simbioze mums ar viņiem, kad mēs viņiem nodrošinām apstākļus un viņi mūs atalgo ar visādām aktīvām vielām, vitamīniem, fermentiem, hormoniem, ja? Tā ir tāda... es teiktu, jā, tā ir tāda ļoti filozofiska un dziļa. Reliģijās ir ļoti daudz minēti tieši fermentētie produkti. Tas ir kas vairāk kā tikai ēdiena gatavošana. Tā ir domāšana. Un vai mēs varētu teikt, ka tā ir tā kā sadzīvošana ar visu apkārt esošo dabu, jeb mikrofloru, jeb tā ir tāda tā saucamā mūsu simbiotiskā dzīvošana ar mūsu mikrobiem apkārt esošajiem draudzībām? Jā, tas ir tad, kad mēs esam saskaņā, mēs esam harmonijā ar visu apkārtējo. Mēs neesam atrauti, mēs nemēģinam visus uzturēt sterilu, jā, bet tas viss ir, tā ir harmonija. Jā, labi. Tātad mēs sapratām, ka tas ir kaut kas ļoti labs. Tātad kā tu pie tā visa nonāci, tu sēdēji mājās un izdomāji, es tagad būšu fermentētāja un es to visu darīšu. Kas bija tas pirmais impulss, kas tevi pamudināja veikt šos, tā teikt, ne jau eksperimentus, bet vienkārši kāpēc tu sāki? Jo es zinu, ka tu dari to ļoti daudz, un tas ir tāds tavs aizraušanās. Zin kā, visas tās kvalitatīvās attīstības fāzes
nenāk no labas dzīves. Mums vienmēr ir jāpiedzīvo krīze, ja? Un tikai tad mēs tā kā spējam kvalitatīvi augt. Un pirms, tas bija 15. gads, 2015. kad pēkšņi mammai atklāja 3. stadijas vēzi dzemdes kakla, un tas bija šoks pilnīgs, jā, iepriekš mums nebija saskarsmes ģimenē ar to. Un es biju stāvoklī tajā laikā, un viņai bija starošana, un viss tas bija tik ļoti, tik smagi, un jā, tik tā, bet mēs kaut kā saņēmāmies, bet ļoti ātri tajā pašā rudenī vecmāmiņai atklāja melanomu. Tā jau arī bija pēdējā stadija. Un vīra tēvam, būtībā tas bija kā viens pēc otra, ja? Un līdz tam man vispār šīs lietas, interesēja ļoti maz, ja? Jo tu, kamēr tu jūties savā ķermenī labi, tev īstenībā ir pilnīgi vienalga, ja? Bet, kad es ieraudzīju, ka onkoloģijas centrā ir ne tikai sievietes, otrajā mūža pusē vai vispār vecumdienās varbūt vajadzētu būt, bet tur bija jaunas 20 gadnieces. Un pēc tam palātas biedrenes brauca uz bērēm šīm jaunajām sievietēm. Un es skatījos, vai viņas nomira no vēža vai no ārstēšanas. Vispār es teikšu, tā pamošanās bija sāpīga. Es sēdēju un vienkārši raudāju, jo es nesapratu, kas notiek. Un ne jau tā, ka vienā dienā tu vienkārši sāc meklēt, ko var mammai iedot. Strutenes sākām, ieteica strutenes ASD, tad kaut kādu sodu, un tas tā kā pa vienam tu mēģini saprast, ko darīt, ko vēl var izdarīt, jā. Hofī dzērienu, tur homeopātiskā aptieka, tas bija tā kā nepārtrauktā histēriski, jā. Tā kā tās emocijas bija pāri, tad es sāku meklēt, ko man darīt, lai es nebūtu nākošā. Un es aizgāju pie ārsta ar šo jautājumu, ko man darīt. Man dzimtā acīm redzam ir tendence, uz ko viņa man atbildēja, jūs vienkārši nedomājiet par to. Šis teikums man vienkārši, tas bija labākais teikums, ko ārsts var pateikt, tu vienkārši par to nedomā. Un tad es vairs negriezos pie ārstiem, es vienkārši sāku meklēt. Un tad, kad es sāku meklēt, un kad es vīram pateicu, es atceros to momentu, es pateicu, ja kas, es uz to zaļo koridoru neiešu, es viņam neticu. To, ko es redzēju, es viņam neticu. Un tajā brīdī, kad es šo pateicu skaļi, sāka notikt ļoti interesantas lietas, par ko es tā skaļi parasti nerunāju, bet ar tevi jā. Un mēs bijām Vitebskas klosterī, un mēs tur tā kā turisti, mēs ejam, un es nolieku svecīt, un es tā nodomāju, iedod man instruments, kā parūpēties par savu ģimeni. Mēs aizējām uz klosteru veikali, un man iedod Ļebedzeju grāmatu rokās. Pēc tam es aizēju uz Ķengaraga tirgu, un tur ir nolikta ārsta grāmata, kurš ārstē ar ūdeni, uz palodzes. Man pilnīgi skudriņas stāsti, tas ir fenomenāls. Es tagad izlasu to Vitebskas grāmatu, es izlasu to par ūdeni, to irāņu ārsta, un es kaut ko varu paņemt, bet daudzām lietām es neesmu gatava. Un tad kaut kādā brīdī bērns ir nodarbībās, un es to laiku izmantoju šopingam ātri, ja, to stundu skrienot, tur noskrien savus 5 kilometrus pa veikaliem. Un ejot pāri neatļautā vietā ceļam, tur, kur nav zebra, man pēkšņi pienāk klāt sieviete, skrienam pāri kopā? Labi. Un mums ir kopā jānoiet kādi 800 metri. Un pa tiem 800 metriem viņa man paspēja izstāstīt, ka viņai pirms 25 gadiem atklāja krūts vēzi, viņa pati ir mediķis, un viņa atteicās no ārstēšanas un sāka lietot ASD2. Tagad viņa staigā konkrētu skaitu kilometru katru dienu, un es tā muti atvērus klausos. Viņš saka, tu visu atradīsi, viss kārtībā, un aiziet. Viss. Es viņu redzēju vienreiz mūžā, bet šādi notika lietas. Tās grāmatas tika atstāts uz palodzēm, es eju pāri iela, un tagad jau es vienkārši zinu, kas ir brīnumi. Es zinu, ka tu kaut ko dari, tev atsaucās, un šīs lietas viņas vienkārši nāk. Un ja viņas nāk, tu esi spiests ar to dalīties, bet tas ir jādara akal gudri.
Ja? Lai, jo nedrīkst tā pārāk tieši un klai to stāstīt. Tāpēc māksla šajā ziņā ļoti labi palīdz runāt tēlainā valodā un paslēpt šajās puķēs pārējās lietas. Un tādā veidā man ir vispār izveidojusies vesela biblioteka un priekšstats par lietām, kas kā notiek. Es zinu, ko es darīšu ar sevi. Ja man, piemēram, ar mani notiks, kaut kas tāds. Un runājot par profilaksi, ir skaidrs, ka ir jāiet atpakaļ pie dabiskajiem šiem te procesiem. Jā. Un ja mēs ejam atpakaļ uz šo harmoniju, tad būtībā uzreiz ir jūtama uzlabojas dzīves kvalitāte, viss tā kā pilnīgi savādāk sāk strādāt intuīcija, tu sāc redzēt, krieviski ir vārds sazirts acis, vidzets, smatrets ir vidzets, divas dažādas nozīmes. Tā kā, tas ir tik vienkārši, bet, jābūt ļoti tādam jūtīgam, atvērtam. Tad mēs varam teikt tā, pēc tava stāsta, ka tu saskāries ar ļoti smagu situāciju savā dzīvē, un tu izteici lūkšanas, un šīs lūkšanas tika atbildētas. Un tas ir tiešām, kad tu to stāstīji, man skudriņas skrēja pār kauliem, jo tas vienkārši ir ļoti, ļoti skaisti dzirdēt, kad brīnumi notiek, jo es arī ticu šādiem brīnumiem, es arī esmu tādus piedzīvojusi, un tāpēc tas man liekas ļoti svarīgi, tieši šīs lūkšanas un tā tālāk. Bet vēl ir ļoti svarīgi, kas, manuprāt, ir tavā gadījumā, ka tu esi uzņēmusies atbildību par savu veselību. Tu pasaki, es darīšu to, es interesējos, es meklēju, un es mainu savu dzīvesveidu, mainu savus ieradumus, es saprotu, ka es pati par to esmu atbildīga. Nevis, es nedomāju par to, dzīvoju tālāk, un gan jau ar mani nekas nenotiks. Šī atbildības uzņemšanās, manuprāt, ir pati svarīgākā, kas ar cilvēku var notikt, jo tikai tad sākās šis ceļš uz atveseļošanos, tikai tad sākās ceļš, kas dod mums šīs grāmatas, šos kursus, šos cilvēkus un tā tālāk. Jā, tieši tā. Un par atbildību man kaimiņos dzīvo medmāsa. Viņa ir izgājuši šo alopātijas skolu, tradicionālo medicīnu. Un mēs ar viņu draudzējamies. Viņa ņem no manas tibets kefīra sēni, un viņa tā kā pati rūpējās, bet viņa saka, es strādāju podoloģijā un nāk diabēta slimnieks, viņam pūst kājas dzīves, gadu 10, un viņš pat necentīsies uzlabot ne savu diētu, ne dzīvesveidu, neko. Viņam ir ērti viņu pārsien reizi nedēļā, nodezinficē, un viņš iet mājās darīt atkal to pašu. Tik dziļš miegs man pilnīgi izklausās nereāli, bet es viņai ticu. Bet ļoti daudz ir apkārt cilvēki, kam ir šī simptomātiskā novēršana un kaut kā jau tiksim galā. Bet tur neko nevar izdarīt, to nevar pārliecināt. Mums katram ir jānonāk lēni līdz tam. Tieši tā. Tāpat kā smēķētāji vai alkohola lietotāji, neviens viņa vietā nevar pieņemt šo lēmumu, tikai pats cilvēks ar. Tāpat arī šī uzņemšanās atbildība par savu veselību ir jānonāk tikai katra paša cilvēka brīdī un tad, kad viņš ir gatavs, jo ja mēs skatāmies vēl dziļāk, tad katra slimība ir skolotājs. Tad, ja cilvēkam ir nepieciešams iziet šo skolu un viņš nav gatavs, teiksim, iet kaut kur tālāk, tad arī šis process notiek. Tad mēs skatāmies, es pieņemu jebkādus variantus, kad cilvēks var neko nedarīt un slimot, un cilvēks atkal dara visu un grib kļūt vesels un piedzīvot. Tas ir tāds, katram ir jāiet savus ceļš, un vienkārši, ja mēs redzam šādus cilvēkus, kuri, kā tu saki, arī guļ, tāpatās mēs viņiem palīdzam ar to, ko mēs varam. Es tā domāju, ka
ka tu arī var praktizēt to pašu kefīra sēni, piemēram, piedāvāt tā medbāsiņa varēja vai kaut ko tādu. Nu, Nē, viņam piedāvā visu kaut ko, bet viņš nē, nu, viņš ir pilnīgi nē. Nu, jā. Nu, šeit ir tā lieta, kā lidmašīnās. Vispirms uzģērbjam masku sev un tad bērnam un blakus sēdošajiem. Un es arī vienmēr fermentācijas meistarklasēs saku, sāciet ēst paši. Gribētāji ar laiku skatīsies un pienāks. Nevajag nevienu spiest, jā? Vai sākam ar sevi tikai. Nu jā, es tā arī daru un es mājās arī pēc tavas meistarklases, es jau biju iepriekš kaut ko fermentējis, jo es biju arī vēl vienā meistarklasē, bet tad, kad sāk darīt, tad rodās 101 jautājums. Ja? Tad pirmām kārtām, liekas, tu sagatavo kaut ko, kā viņš smaržo, kā viņš garšo, vai tas ir ēdams, vai tas ir veselīgs, jo viss tur burbuļo, viss tur darbojās. Un varbūt par šo procesu vairāk pastāstīt, kas ir tavas mīļākās fermentēšanas produkti, ko lieto tava ģimene un ko tu varētu teikt, kas ir pilnīgi 100% ir jābūt katra latvieša mājās. Jā, sāksim ar šo. Nu, katra latvieša mājās noteikti ir jābūt kāpostam un bietai. Tas ir pamats. Jo ne tikai tāpēc, ka tie ir mūsu vietējie, bet tāpēc, ka tie ir atzīti pasaulē par visspēcīgākajiem antioksidantu un vispār imunitātes spēcinošiem dārziņiem. Kāposts ir pirmajā vietā un biete ir burtiski viņam blakus. Un, teiksim, visas brīnums zālītes, kas mums nāk, viņas stāv jau aiz kāposta, jo kāpostā ir šie sēru savienojumi un nevelti mūsu senči tik daudz veidos, jā, visā mērenā klimata joslā, jā, šeit nodarbojas ar kāpostiem visos veidos. Nu, jā, un tad mēs improvizējam ar garšvielām, mēs viņus uztaisam ar korejiešu garšvielām, jā, mēs viņus pievienojam ingveru, čili, koriandru, jā, pavisam dažādas tās garšas, dažādi griežam. Ja, un tas jau uzreiz maina. Iekrāsojam ar bieti, ar kurkumu, ja, ar acīm, ar smaržām, ar garšām, ar konsistencēm, svaiga fermentācija, vecāka nobriedus fermentācija, kāpostu biešu kvasi vai tikai salāti, tad ir sajaukti kopā. Ja, nu, tas ir bezgalīgi. Mēs paņemam 5 produktus un mēs savā starpā viņus dažādās kombinācijās veidojam. Ja, tas ir burvīgi. Un bietei arī ir šī antikancerogēnā iedarbība. Tā arī ir, tā kā bietes arī ir ļoti, ļoti labas, ne tikai kāposts. Nu jā, tu teici kāposts un biete. Un kā tu, piemēram, šo bieti sagatavo? Kāposts ir skaidrs, visi skābējuši, tur vecmāmiņas, tas ir mūsu kultūrā, bet biete, tu viņu vienkārši, kā tu ēd bieti? Tātad, nu, bieta iet, viens ir biešu kvass, ja? Tad mēs tas ir dzēriens. Tad ir bietis kubiņos, gabaliņos, tāda kā uzkoda, ja? Kad mēs aplējam ar ūdeni. Tad ir biete, nu, absolūts hīts ir bieča. Tagad pēdējā meistarklasē bija, nu, tas ir pilnīgi, tā kā mēs veidojam tāpat kā Korejas burkānus, tikai mēs izmantojam nevis burkānu, bet bieti un liekam klāt koriandru, aso čili, papriku, ķiploku un sanāk, nu, vienkārši vienreizējs salāts, ja, un tā ir svaiga bieta. Mēs, protams, skābējam, ja mēs gribam šo piepildīt Hipokrāta ideju ēdiens kā zāles, mēs visu fermentējam svaigu. Mēs neko nevāram pirms skābēšanas. Un, nu, tātad rīvēta biete, tad ir klasiskais padomu laika salātiņš, vienādās proporcijās kāposts, burkāns, biete. Nu, tur ir, zini kā, tur tās improvizācijas ir bezgalīgi, jā, un mums katram ģimenē mīļākie ir citi salāti, un tad viņiem ir jābūt vairākiem. Jā, nu, interesanti ir tas arī, kā pastāstīšu, kad es esmu vairākas reizes bijusi Indijā,
un arī aizraujos ar ajurvēdu, jeb indiešu tradicionālu šo medicīnu. Un arī šis indiešu ārsts bija atbraucis uz Latviju, viņš vairākus gadus te dzīvoja un sadarbojās ar Latvijas universitāti. Un arī viņš pēdējo reizi, kad es biju pirms gada, viņš teica, tagad ziemā aizbrauc mājās un lieto visus tos savus skābētos kāpostiņus, visus fermentētos produktus, tā ir jūsu tautas tradicionālā vērtība. Ja? Tas ir tas, kas jums ir palīdzējis izdzīvot 1000 gadu, un tā ir mūsu tautas tradīcija. Ja? Tātad skābē un arī par sēnēm interesanti. Viņš teica, man interesēja sēnes, jo sēnes ajurvēdā skaitās nevis, tā teikt, smags ēdiens, un viņi neiesaka šīs sēnes lietot, bet es viņam jautāju, bet mēs esam latvieši, mēs ēdam sēnes, mēs gribam tos sēnes ēst, un ko ar šīm sēnēm darīt? Un viņš teica, vienīgais veids, kā jūs variet ēst sēnes, ir skābētas sēnes, un arī to senie latvieši, mūsu vecmāmiņas darīja, viņas visas skābēja burciņās, muciņās, bija sālītas, jeb skābētas sēnes, un šādā veidā neviens neēda saldētas, neviens neēda ziemā sēnes, viņas visas bija sagatavotas, tāpat kā kāposti bija sagatavoti, un tā tālāk. Tā kā jā, varu pateikt arī, kad ajurvēdas ārsti slavē mūsu šo tautas bagātību. Man ir komentārs par šīm senajām medicīnām, es viņas saukšu par tradicionālajām. Jā. Bija tradicionāls 1000 gadiem, un tikai pēdējos 100 gados nāca alopātija. Tās zināšanas, kas ir senajā Ķīnas medicīnā, Tibetas, kas nāk no Japānas, tagad kā makrobiotika, ajurvēda, absolūti, ja. Tās ir vienīgās zināšanas, ar kurām var novērst hroniskās saslimšanas. Rietumu medicīna novērš, sniedz pirmo palīdzību un glāb dzīvību augstā līmenī, ja? Bet hroniskās saslimšanas, tā skaitā vēzi, diabētu, tās ārstē tradicionālās medicīnas senās. Un es ļoti ņemu vērā to, ko iesaka ajurvēda, ja, dažādām došām ēst. Es redzu, kā mēs ar vīru atšķiramies. Un interesanti, ka kopš sākām piekopt gan badošanos, gan atslodzes dienas, gan svaigēšanas dienas, mums ar vīru ļoti patīk sēņot, bet mums ir pilnīgi aizvēries ciet uz sēņu ēšanu. Pilnīgi negribas, un tā kā nē, es vēl pamēģināju, un nav, nē. Un mēs esam izauguši uz sēnēm, ar gaļiem mērcītēm, ar marinētiem šampinjoniem, ar to visu, ja? Bet kaut kas ir noticis, ka viss tā kā... Jā, tas ir jāklausās savā organismā, un es te rudenī ieskābēju tādu bļodiņu vienu, pazuda ļoti ātri, apēda vīrs, ļoti vīram garšo, jo viņš ir sēņu ēdājs. Bet ziemai man nav vēl saskābētas, tā kā uz nākošo gadu varbūt, jā. Un tātad, kas ir svarīgākie faktori, lai notiktu veiksmīgs fermentācijas process? Tātad kam ir jābūt? Teiksim, temperatūrai, vai tam ir jābūt kaut kādam ekoloģiskam dārzenim, vai var fermentēt jebkādu, es nopērku lielveikalā un fermentēju. Kā tu uz to skaties? Tam ir jābūt dzīvībai draudzīgam produktam, vai tas ir ūdens, sāls vai pats burkāns, jā. Tam ir jābūt dzīvībai draudzīgam. Un mūsu lielākie riski, ir pesticīdi, fungicīdi, insekticīdi, pilsētas ūdens vai ūdens, kas ir piesārņots arī ar šīm lietām. Jā, ūdens piesārņojums ir tiešām katastrofāls. Cilvēki urbj ūdeņus zem dolomīta slāņa, liek osmozes filtrus, kā tik mēģina, jo ūdens ir ārkārtīgi liela problēma. Sālī tika pievienota zilskābe, cianīdi un irdinātāji, kas ir dzīvībai nedraudzīgi, tā kā mēs
šeit ir jābūt visam ļoti tīram, ja, maksimāli tīram. Nu, protams, ka nekas nav perfekts, ja, bet nu, ir šis te kritiskā robežais, kuras tā dzīvība spēj izturēt, ja, un ko viņa nespēj izturēt. Un, protams, tā ir temperatūra. Es vienmēr saku, tā ir tā, kas mums ir azotē. Tur ir silts, mitrs, ja, un tad viņam patīk saldumiņš. Tā ir tā lieta. Un skābējot, es, kad dzirdu, ka cilvēki neliek vākus virsū, un viņiem tur sanāk, bet vispār tas ir anaerobs process, lai nenotiktu oksidēšanās. Oksidācijas process nav labs, jo visi tie aktīvās vielas fermenti, viņi oksidējas un iet bojā skābekļa klātbūtnē. Bet vāciņš ciet, mitri, silti un ekoloģiski tīri, tas ir tās atslēdziņas. Un es gribu te uzdot jautājumu par ūdeni. Ja, tātad, kā tu skaties uz destilētu ūdeni? Vai tas ir labs veids ūdens attīrīšanai, jo ir šie destilācijas aparāti? Vai tu tomēr uzskati, ka ūdens no avota, jeb no vēl kāda dziļurbuma ir labāks par šo? Kā, nu, varbūt pakomentē kaut ko par šo? Ir veikti vairāki pētījumi par tiem reģioniem, kur ir ilgdzīvotāji. Nu, tādi nopietni ilgdzīvotāji pāri pa 100 un pāri pa 110 gadiem. Un izrādījās viņus vieno tas, ka viņi ir augstienēs vai reģionos, kuros ir ļoti tīrs ūdens ar ļoti zemu kalcija saturu. Faktiski destilēts ūdens. Nu, ja tas ir kalnos, viņš ir tikko nolīs no mākoņa. Un tas ir saistīts ar ļoti labu veselību un bez kaļķiem, tātad bez kaļķiem asinsvados, nierēs, jā, visur. Man pašai ir destilācijas aparāts, un es viņu izmantoju tad, kad mēs bijām diezgan ieslodzīti mājās, nu, mazums kaslēp, man būtu tad iespēja šo tīro ūdeni lietot. Ir ārsti, kas ir par destilētu ūdeni ļoti daudzi, jā, ir, kas ir pret. Es neesmu pret, es atbalstu, es esmu lietojusi, un jo tiešām tas, ko mums gāž ūdens sistēmā, tie ir alumīnija reaģenti un viss kaut kas izraisa demenci, Alzheimeru un ir dzīvībai nedraudzīgi visās nozīmēs, ja. Un tā, ka skaļi saka, ka krāna ūdens ir dzerams, nu varbūt no tādas oficiālajiem standartiem viņš ir dzerams, bet tā dzīvībai draudzīgs viņš netuvu nav. Tā kā es atbalstu, vispār vislabākais ūdens ir avotiņš, tāpēc, ka avotiņš ir bagātināts ar atmosfēras gāzēm, viņš ir ļoti patīkams, jā, šiem mikroorganismiem, bet, nu, mēģinam filtrēt, kā, nu, kuram ir iespējas, jā, un jāskatās. Nu, labi. Un cik ilgi fermentētie produkti glabājas, un kas ir labākais veids, kā viņus uzglabāt, vai tu vispār viņus glabā? Pieneņa pumpurus es glabāju, olīvas man arī noglabājās. Nu, ilgākais, kas man bija 2 gadi, un viss viņiem ir kārtībā. Galvenais, lai temperatūra ir zem šiem kritiskajiem 4 grādiem. Jā, ne augstāk par 4 grādiem. Mēs apturam visas baktērijas, viņas aiziet ziemas sniegā un gaida savu labākus laikus, siltākus. Nu, tas nozīmē, vai nu viņš ir jātur leduskapī, vai nu kādā labā pagrabā, ja? Bet nu tie labie pagrabi ir ļoti uzmanīgi, jo mana krustmāte domāja, ka viņai ir labs pagrabs, bet rabarberu kvass aizgāja sīkās druskās ar visu stiklu. Jā, šo es gribēju pateikt, pastāstīt par šiem riskiem, jo es pati to esmu piedzīvojusi, kad sataisīju ļoti, ļoti brīnišķīgu, kaut kādu neatceros meliņu dzērienu vai kaut ko tādu. Melno. Jā, un likās, ka nu, tas jau viss, kas tur iet pāri, tas ir kaut kādiem cilvēkiem, kur neko nesaprot, man jau tā nekad nebūs. Un vienkārši vēru vaļā to pudeli un viss aizgāja līdz griestiem. Nu tā, ka tiešām tas ir efektīvi. Izstāstīja lūdzu par šo momentu. Jā, tie ir visi melnie, antociāni saturošie produkti, tā uzvedās bietes, korintes, melnās plūmes, arī mellenes, ja, viss, kas ir melns, kāpēc ir ļoti aktīvs. Šo es jautāju biorā, mikrobiologiem, viņi nespēja atbildēt, kāpēc ir šis, bet tas nav saistīts ar pašiem antociāniem, tur ir kaut kāds cits šis te cukuru noslēpums.
Spridzināšana notiek arī pieredzējušiem fermentētājiem. Kāds aizmirst vasarā mašīnā kvasa pudelīti, jā, un, nu, vispār gadās, jā, visiem gadās tas, bet ar to jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc meistarklasēs mēs taisam plasmas pudelē, lai saprastu, ka tas spiediens spēj uzaugt līdz tik daudz atmosfērām, jā, ka ojojoj, jo grūti tam noticēt, kā jau tu teici, ir grūti noticēt, šķiet, ka tas notiek kaut kam citam, tikai ne man, bet tad, kad iet gaisā, jā, un man ir sprāgušas pat 3 litru burkas, jā, es zinu, ko tas nozīmē. Nu, tātad tas nozīmē, ka šie produkti ir dzīvi, kas arī ir brīnišķīgi, tāpēc mēs viņus lietojam, un kā dzīves organisms mums viņi ir jāpieskata, jo viņi arī grib paplašināties un iet plašumā. Tātad noteikti, kad kaut ko ieskābējam vai taisam šos dzērienus, tad vienmēr pārbaudam un drusciņi palaižam ārā šo gāzīti, un lai būtu tas tāds tā kā drošības moments, kad nenotiks. Kā tu meistarklasē teici, vienmēr turēt tādā nu, acīm redzamā vietā, ja, lai nav tā, ka kaut kur ieliek kādu burciņu un noliek kaut kādā smukā vietā, plauktiņā, un pēc tam atver vaļā un ir ļoti skaista dabas kompozīcija. Jā. Es bieži redzu tās reklāmas un to, nu, tā kā tas tiek pasniegts, jā, cik skaisti Instagram bildītes, jā, un es saprotu, tas viss ir, pirmkārt, tie krāsaini dažādie produkti, viņi dažādi fermentēs sasniedz dažādas stadijas, jā. Tad, jā, noliktie plauktā siltumā kaut kur, nu, jā, tas ir tāds, patiesībā tā kontrola ir daudz tāda stingrāka, jā, un es šīs te fermentēšanas staciju turu sev blakus pie kājām virtuvē, pie sava galda, un es dzirdu, kā burciņas šņāc. Es to visu dzirdu un redzu visu laiku. Un tad, kad es redzu, ka kaut kas ir gatavs, tad es lieku leduskapī, vai mēs ēdam. Jā, tas nekad netiek atstāts. Un vēl man liekas interesants ir tas, kad nu, tā kā tradicionāli mūsu vecmāmiņas ieskābēja kāpostus lielajās mucās un ēda visu ziemu, un es arī to no savas bērnības atceros, bet tu saki, un šī ideja man liekas vienkārši fantastiska, ka vienkārši fermentējiet tik, cik jūs variet apēst. Tātad ieliec vienu burciņu, ieskābē, un apēd, un tad liec nākošo, ka mūsdienās nevajag vairs skābēt lielajās mucās, lielajos apjomos, ka var kaut vai katru nedēļu likt 3 litru burku ieskābēt kāpostus. Nu, vislabāk ir ielikt 3 puslitra burciņas un vienu ar koriandru, vienu ar bietīti, vienu ar ingveru, jā, tad vēl vairāk, vēl dažādāk. Bet kāpēc nelikt lielās mucas, jā? Tāpēc, ka izpētot analīzes ir tā līkne, viņa, teiksim, fermentējoties, viņa sasniedz kaut kur maksimumu, un tad viņa sāk krist un oksidēties. Mēs ķeram augšā, kad viņa ir maksimāli bioloģiski aktīva. Un tās ir tās, nu, pieņemsim redīs, viņš fermentējas tur 4-5 dienās, ja viņš ļoti ātri, tas daikons, tad mēs viņu arī attiecīgi ēdam 5. dienā un neglabājam. Un pēc pāris dienām ieliekam nākošo. Un tas būs tā maksimālais labums, jo šī lielā muca, viņa tomēr zaudē savu vērtību. Mūsu senčiem tas nebija tik kritiski, jo viņiem visi pārējie produkti bija ļoti dzīvi. Mēs šobrīd dzīvojam tādā plasmasas mākslīgā pasaulē, ja, un lai tā pa īstam spētu ēst visas tās pieneņu lapiņas, pumpuriņus, tie ir cilvēki, kas dzīvo drusciņ tālāk no pilsētas, kas ir jau savā zemītē, jau tad viņi var, jā, tā sinhronizēties ar dabu. Bet pilsētā dzīvojošie aktīva vecuma cilvēki, jā, es ieteiktu fermentēt tik daudz, cik apēd, un tas neaizņem daudz laiku. Mēs sagriežam, saliekam, būtībā stundas laikā visai nedēļai var sagatavot visu veidu salātus. Nu jā, un vai ir kādi cilvēki, kuriem tu neieteiktu ēst fermentētus ēdienus? Nu, teiksim, visi varēs, bet jūs labāk tad tomēr neēdiet. Vai tu esi šādu informāciju kaut kur lasījis vai dzirdējis? Vai visi bērni var ēst, vai veci cilvēki, kuriem jau ir kaut kādas gremošanas problēmas, tur, teiksim, skābe palielināta vai vēl kaut kas? Nu jā, man vienā meistarklasē bija sieviete, kas bija izdzērusi skābu pazeminošo tableti. Un tagad es
pie informācijas norāda nelietojiet skābi pazeminošos medikamentus pirms meistarklases. Nu, pirmkārt, daudz ārsti jau par to sāk skaļi runāt, ka tad, kad tiek uzstādīta diagnoze pazemināta skābe, patiesībā nav aizvēries ciets sfinkteris dēļ pazeminātas skābes. Un mums baltādainajiem, gaišmatainiem cilvēkiem pārsvarā ir šī pazeminātā skābe un neaizverās ciets sfinkteris. Un atliek sākt dzert etiķi katru rītu un nobalansējas šis te skābe. Tas tipisks man vīra, pieņemsim piemērs. Tad uz vienu meistarklasi bija sieviete ar Krona slimību. Krona slimība ir tad, kad zarnas ir faktiski bez bārstiņām vienās čūlās. Cilvēks var ēst tikai vārītu gaļu, kas ir diezgan ļoti smaga diēta, un ārsti. Nu, tā ir autoimūna. Un viņa teica, ka šī sieviete, ka viņa nav ēdusi ķiplokus sīpolus jau gadiem, jo viņai ir tādas sāpes pēc tam un asiņaina vēdera izeja, ka viņa nevarēs. Bet man bija 3 litru burka ar skābētiem ķiplokiem, bietēm un vispārējo. Un viņa teica, nu, lai būtu kā būtu, labi mēģināšu. Un viņa to visu saēdās, tāpat kā visi. Drosmīgi. Jā. Un viņa nākamā dienā pienāk, viņa saka, man nebija pilnīgi nekas. Es nesaku, ka tas būs visiem. Es stāstu par to, ko es pati redzēju cilvēks, kas bija. Tā kā par bērni vispār, viņi dzimstot, ja viņi dabiski dzimst, viņi no mātes mikrofloras, ja tur ir vesela sieviete, viņi dabū šīs pienskāpes baktērijas un simbiotiskos organismus uz sevi, un viņi ir ap 95%, tāpēc viņiem tā skābo kāpostu smarža nevilina. Jo viņiem ir viņš ir pilns ar šīm labajām baktērijām. Bet jo vecāki mēs kļūstam, jo vairāk patogēnu mūsos ir. Un tad mums šie kvasiņi un kāpostiņi sāk patikt, jo organisms sāk saukt, ka vajag. Attiecīgi, ko es teiktu, bērniem nespiežam, ja viņi grib kaut kādu limonādi, kombuču uzgāzēto padzert, bet pārējo pēc brīvas izvēles. Viņam labāk ir apēst svaigu burkānu, svaigu āpoli, tas būs pietiekoši labi. Šis ir ļoti, ļoti forši, jo ir tā, ka tiešām bērni nevēlās, arī manā pieredzē viņi nevēlās, bet tad, kad kaut ko varbūt garšīgu arī sagatavo, tad ir ar mieru pagaršot. Vispār labākais veids, kā iemācīt kaut ko labu ēst, ir radīt ekstremālus apstākļus. Kā mēs bērnam iemācījām ēst speķi ar rupmaizi un ķiplokiem. Mēs nobraucām ar distanču slēpēm 9 kilometrus. Viņam bija 4 gadi. Un tad, kad mēs atbraucām uz viesnīcu pēc distanču slēpošanas, es uzliku uz dēlīša speķis rupmaize un ķiplociņš, un viņš teica, tas ir garšīgākais, ko es savā dzīvē esmu ēdis. Un kopš tās dienas tas ir garšīgākais. Organisms atpazina. Tas pats notika ar skābiem gurķiem ceļojuma laikā, kad nav nekā cita, ir skābi gurķi. Attiecīgi ejam pārgājienos un tad paņemam līdzi. Un tā mēs iemācīsim ne tikai sevi, bet arī bērnus. Labi. Šis foršs padoms. Tad pastāstīja vēl lūdzu par kefīra sēni. Ir visādi šie dārzeņu un augu fermentēšanas veidi, bet kas ir kefīra sēne un kāpēc tu viņu ieteiktu lietot un kāda ir tava pieredze ar šī produkta lietošanu? Kefīra sēne, tas ir tāds ļoti sena kultūra, ko nodod no rokas rokā. Senākās kefīra sēnes paliekas ir atrastas imperatora kapenēs, kuras bija dotas viņam tātad līdzi. Tas apliecina to, ka jau senatnē cilvēki zināja, cik tas ir vērtīgs. Un tad Kaukās, visas stepju mednieki un ganāmpulku uzturētāji ādas maisos lika šo te kefīra sēni un lēja turklāt pienu, fermentēja tādā veidā. Tas ir arī viņu airāns, klasiskais senais, ne tā, ka mūsdienu, Un ar ko viņš atšķirās no piena, no veikala kefīra, ir ar to, ka veikala kefīros, tagad es kārtīgi izpētīju to atšķirību, pārsvarā tiek izmantots termofilēs streptokoks. Tā ir atsevišķa viena kultūra, kas
neatsulojas kefīriņš, viņš ir perfekts, viņš labi stāv, viņš nepārskāps. Kefīra sēne atsulojas. Viņa var pārskāpt līdz etiķis kābei, ja? Tādā ziņā viņa nav tāda skaista tirgojuma, bet efekts gremošanas sistēmai un visam organismam ir vienkārši fantastisks. Ar viņu var faktiski tikai dzīvot, un tiem, kuriem, pieņemsim, no piena uzpūš vēderu, es nerunāju par galēju nepanesamību, ja, par to man nav pieredze, man ir pieredze ar cilvēkiem, kuriem piens, teiksim, uzpūš vēderu. Viņiem kefīra sēne ir ļoti viegli uzņemama, viņi dzer, arī mans vīrs piemērs, ja, viņš nevar veikalu kefīru dzert, viņš uzreiz uzpūšās kā krupis. Un ar Tibetas kefīru viņš var dienas dzīvot un viss ir kārtībā. Tad mums ir radinieks, kuram ir bijis zarnu vēzis, izoperēts ķīmijterapija, un viņam bija ļoti lielas problēmas ar aizcietējumiem, ļoti lielas, jā, kad nomoka. Es sūtīju ar pakomātu kefīru sēni, un kopš tās dienas viņš ir priecīgs un laimīgs, un es ļoti priecājos, ka tik vienkārša lieta var izmainīt un uzlabot. Un, protams, kefīra sēni mēs izmantojam, ja sievietēm ir, pieņemsim, kandida, sāsinājums. Es tagad sāku izmantot kā sejas toniku kefīru, ja, ņemu nost kosmētiku ar viņu. Tā kā tas ir tik daudzveidīgi lietojams, visos iespējamos veidos. Un, ja atsulojās, teiksim, tas augšā veidojas olbaltums un apakšā sūkals, tad sūkals ir izcils starteris, iesākt skābēt kaut ko, ja, tas ir tīrs tāds... Probiotiķis tagad nedrīkst teikt, jo probiotiķis ir tikai tad, ja ir pārbaudīts laboratorijā. Tālūk. Labi. Tātad varbūt vēl, tātad kefīra sēni mēs pieminējām, fermentētos produktus mēs pieminējām. Etiķus, ja? Tu arī zinu, ka tu gatavo etiķus mājās. Tu jau pieminēji, kad tu lieto etiķi no rīta un tā tālāk, bet kāpēc vēl būtu labs šis etiķis, jo es esmu dzirdējis viedokļus, es arī pati lietoju šo etiķi, bet es esmu dzirdējis viedokļus, tikai ne etiķi, citi atkal saka, dzeriet etiķi, kā tu skaties uz šo jautājumu? Un, protams, ka mēs runājam šeit par dabisku mājās sagatavotu etiķi, nevis veikala etiķi. No pagājušā gada es visas dārza ogas un augļus pārstrādāju vairs nevis ievārījumos vai kompostos, bet tikai etiķos. Lielā daudzumā es viņus gatavoju sākot no zemenēm, plūmēm, upenēm, āboliem, viss iespējamais, kas vien ir, ja visi augļi, saldie, visi aiziet etiķos, un tas ir gan kā pie salātiem, gan kā toniks oksimēls, tātad vēl arī Hipokrāta dzēriens veselības, ar dažādiem garšaugiem, ar garšvielām. Etiķis, šī dabiskā fermentācija, viņa saglabā visus antioksidantus un vitamīnus, nenogalina neko šī temperatūras palielināšana, ja, un ir šīs organiskās skābes, kas veicina žults izdali, iekšējo sekrēciju, skalo ārā sāļus no locītavām, to es tagad sūtu etiķis mammai, jo viņai pēc starošanas artrīts attīstās, ja. Tas palīdz novērst šos iekaisumus, nieru slimības, jā, teiksim, nierēs kaut kādi urīna pūslī, akmentiņi, smiltis. Manai priekšniecei, kurai drīz būs 80 gadi, viņai atrada nierē kaut kādu sabiezējumu nesaprotamu, ja, un tad viņa sāka dzert pirmkārt daudz ūdeni, un es viņai vēl iedevu arī etiķi, ja. Pēc kaut kādiem 2 mēnešiem viņai nebija nekas vairs, tur tas tika izskalots ārā. Tā kā šis viss ir fantastiski labi strādā. Kad saka paaugstinātas skābes, protams, ir izdevīgi uzsērināt cilvēku līdz mūža galam uz skābu pazeminošiem līdzekļiem. Un, tur daudzas, jā, tās teorijas ir, bet etiķis vispār tas ir viens no pamat lietām. Es atceros, tu stāstīji, man liekas, vienā meistarklasē tieši par šo etiķi, kad
kad paskatieties, kā viņš tīra visus locītos un visas iekšējās sistēmas, tāpatās kā mēs teikam, nu arī, ja gribam iztīrīt to, kas ir tur nogulsnējies, mēs bieži lietojam etiķi, ja? Tāpat arī šis etiķis darbojas mūsu organismā, viņš iztīra visus sāļus, visas nogulsnes un visu to, kam tur nevajadzētu būt. Es to tā saprotu. Jā. Locītavu nogulsnes un locītavu iekaisumus, kad mums tagad ir gandrīz katra sieviete, jā, pēc otrajā dzīves pusē ir jātaisa gūžas protezēšana, jā. Un tie ir iekaisumi, kurus vajag steidzami novākt, pirms viņi ir sākuši attīstīties. Man viņi sāk attīstīties 31 gada vecumā. Un kopš es sāku dzert etiķi, man visas locītavas ir pilnīgi izmainījušās, un es biju uz pirts procedūru, un man pirtniece teica, cik tu esi lokana. Un tas ir tikai tāpēc dēļ etiķi, jo ar vingrošanu es slinkoju. Nu, cik tu daudz dzer to etiķi? Būs man varbūt arī jādzer vairāk. Es dzeru no rīta, vienu krūzi, es pieleju tādā patīkamā garšā un izdzeru. Vai ir jādzer vairāk, tā kā terapeitiskajā, varbūt devā? Es dzeru standartā rīta etiķīti, jā, tas ir standartiņš, bet ir tagad dažādas situācijas. Ir, pieņemsim, svinības, kapusvētki Latgalē, kur mēs ēdam daudz un visai veselīgi, jā. Un pēc tam ir labi, vai pirms tam un pēc tam, jā, padzert vairāk, izskalot ārā šos te olbaltumvielu gala produktus. Tad ir tikko izņēma no bibliotēkas vienu fantastisku grāmatu, kurai nosaukums ir Medus un citi dabas produkti, bet visa grāmata ir par etiķi. Tas bija tik interesanti. Un grāmatu sarakstījis ārsts, un viņš stāstīja par to, ka eksperimentos, vērojot cilvēku pH līmeni, pirms saslimšanām pH līmenis paaugstinājās. Tātad, tikko mēs jūtam mazākos slimību simptomus, mūsu vecāki mācīja dzert dzērveņu morsiņu, jā, dēļ skābuma, bet nevis apliet ar karstu ūdeni vai vārītu, bet tieši svaigu. Un etiķis dara to pašu. Un te mums sanāca tā, ka pagājušajā nedēļā bērns atnesa mājās gripu. Nu tā, kad pa īstam. Un man tieši, es lasu grāmatu, un es saku, klausies, mums jādzer etiķis. Un mēs ar vīru trekterējām dienā pa litram varbūt, jā. Nu, atšķaidītu taču, protams. Vīrs dzer tīrs etiķis ar medu. Tīro oksimelu. Viņš no kakliņa. Jā. Es arī oksimelu starp citu dzeru. Man viņš ļoti garšo, man pilnīgi prasās tā, ka trīci gribās, tad to, jā, ķermenis pats. Nu, un tieši pie šīs te tādas saslimšanas vīrusveidīgās, jā, kapitāli nostrādāja. Mums nevienā acī nebija. Super. Jā, bet šo par pH ir jāņem vērā, jo, redzi, tie pētījumi, viņi nav izdevīgi Big Pharmai, tāpēc par viņiem klusē, bet viņi ir un viņi ir fiksēti, jā. Grūti viņus atrast, jo, kā rakstīja ārsts tieši par ūdens, kā ar ūdeni var daudz ko izārstēt, pareizi lietojot pareizās devās, ka jūs par to praktiski nevarat uzzināt, jo ar to nevar nopelnīt. Ar dzīviem etiķiem, arī katrs var mājās uztaisīt un ārstēties, un tas nav izdevīgi, jā. Jā, mēs lēnām tuvojamies sarunas noslēgumam. Varbūt ir kaut kas tāds, ko es tev vēl nepajautāju, ko tu gribētu pati pateikt, vai varbūt iedrošinot cilvēkus pastāstīt, kas ir tas pats vienkāršākais, ko katrs var pamēģināt mājās, lai sajustu šo, tā teikt, āķis lūpā būtu uz fermentēšanu. Es teiktu, paņemam bieti, sagriežam gabaliņos, iemetam burciņā puslitra. Kubiņos, salmiņos, šķēlītēs, kā vēlās. Iemetam šķipsnes sāls, krustnegliņu, piparu, lauru lapu un lejam pilnu ar ūdeni. Vāks ciet, un pēc nedēļas pagaršojam. Un tas būs? Tas būs skābētas bietas un kvasiņš vienlaicīgi. Jā, tieši tāds kvasiņš man stāv pēc tavas meistarklases ielikts gan 3 litra burkā, es jau zinu, ka es gribējuši daudz viņu dzert.
viņu var uzreiz pēc tam, ka viņš ir gatavs, viņu var dzert, vai viņš vēl jāpilda ir pudelēs? Un tad glabāt. Pudelēs var dzert uzreiz, jebko var dzert uzreiz, bet pudelē, kad mēs ielējam, mēs viņu varam nedaudz uzgāzēt, jā? Bet ar to uzgāzēšanu uzmanīgi, jo bietas ir tās tumšās, jā, un viss, kas ir tumšais, tas spridzina, nu tā, par riktīgo. Tā kā... Nu, labi, bietas, bet tagad tūlītās nāks pavasaris, kas ir tas, ko tu skriesi ārā pirmo ņemsi un liksi burkā iekšā? Nu, es jau lieku upeņu zariņus, jā, upeņu pumpurus es tāpat apēdu, jā, un zariņus arī, jo tie ļoti veselīgi. Pirmais zaļums, tie būs pieneņa pumpuri, ko es skābēšanai likšu, jo pienene jau no seniem laikiem ir kā viens no veselīgākajiem pavasara zaļumiem. Es nevaru pastīties uz tiem veikala izdzītajiem ģindenīšiem, kas ir bāli zaļi. Ulmaņlaika literatūrā pienene tika steidzināta, viņas rudenī saknes saraka, un pavasarī lika podos uz palodzēm, janvārī, februārī, un steidzināja pirmās lapiņas. Tas bija pirmais zaļums. Francijā joprojām izmanto pieneņa lapas un pumpurus arī, un mēs ņemsim pieneņa pumpurus salasam, kamēr viņš vēl ir iekšā rozetītē, šeit maziņš, jā, tāds, nevis, kad ir izskrējis kātā. Un metam burkā, čipsniņas sāls pilns ar ūdeni vāks ciet. Un viss, un viņš pēc nedēļas jau ir gatavs. Pienenis ļoti labi fermentējās. Kaperīši, ar ko teksim, pastīdēt viesībās. Jā, tieši tā viņi arī garšo tavā meistarklasē. Es garšo ļoti garšīgi šie pieniņu pumpuri. Nu, pienenei vērtīgi ir sakne, lapas, pumpuri, ziedi, ja? Nu, viss ir labs. Tā, vēl es gribu pajautāt, mums vēl ir tomēr laiciņš vēl nedaudz. Varbūt kādam klausītājam, skatītājam ir kāds jautājums, variet lūdzu rakstīt. Aija raksta, paldies par iedvesmu. Lūdzu, ceru, ka noderēs un uzsāksi fermentēšanu, ja vēl neesi to izdarīsi, bet es gribu vēl pajautāt par tādu tīri praktisku lietu, jo tad, kad fermentē, tad reizēm veidojas tāda, balta kārtiņa pa virsu, un bieži cilvēki no tā sabīstās, jo liekas, ka tas ir pelējums. Vai tas ir pelējums, un kas tas ir, un ko tu varētu nokomentēt par šo? Nu, tātad, kad mēs atveram vaļā skābētos gurķus, izēdam pusi, aizveram vāku ciet, tad pēc laika ir tā baltā seģene. To sauc par segraugiem. Viņi nav kaitīgi, viņi barojas no skābes, un viņi bojā garšu. Bet atceramies, ka viņi nav kaitīgi. Ja? Mēs viņus varam nosmelt, mēs viņus varam saskalināt. Segraugi veidojas arī skābējot etiķus, bet pēc tam, tad, kad veidojas celulozes kārta acetobaktērijām, viņa izkonkurē un apēd šos segraugus. Un man patīk skatīties, kā daba viņa pati visu nokārto, pati visu sakārto, ja mēs pareizi radām apstākļus. Tāpēc par segraugiem mēs neuztraucamies, kā mēs viņu varam nesajaukt ar pelējumu. Segraugi veidojas tikai uz dzīviem produktiem, pelējums veidojas pārsvarā uz vārītiem produktiem. To arī pavērojiet, un tad izdarīsiet secinājumu, kas notiek, kad mēs apēdam vārītu vīriešu zapti, un kad mēs apēdam fermentētu vīriešu zapti. Tās būs divas dažādas iedarbības, un tur dzīvo vienā simbiotiskie, vienā patogēni. Ja? Atšķirība bija tikai šajā apstrādes procesā. Sagraugi nebūs tātad pasterizētos produktos, sagraugi būs tikai dzīvos produktos. Un nebaidamies, ņemam nost, ja ir burka ar to, ka viņai ir ļoti liela gaisa slānis, ja? Tur, kur nav gaisa, viņi neveidosies. Viņi veidojas tad, ja ir pārāk daudz skābekļa, viņam vajadzīga šī aerobā vide. Tāpēc es saku, ka burciņas vienmēr ir pilnas. Tā var būt mārutku burciņa, bet pilna. Ja? Un tas būs tas izšķirošais sagraugu jautājumā. Tātad no tās baltās
baltumiņa nevajag baidīties, bet ja mēs ieraugam pelējumu, es atceros, tu teici meistarklasē, mēs nedaram tā kā senajos laikos vecmāmiņas noņem pelējuma karoti nost un ēd tālāk visu to burciņu, vismaz mums tā laukos. Nu jā. Bet to tu iesaki pilnīgi noteikti nekad tādu nelietot. Noteikti nelietot un ļoti uzmanīties, jo, nu, vēl tas baltais, pelēkais, gaiši zaļais vēl varētu kādreiz nosmelt, ja, nu, mēs arī pagrēkojam, ja. Bet tikko ir kaut kas tumšs, zaļš, sarkans, melns, noteikti prom un tālāk. Un vēl jau vairāk dārzā strādājot ar kompostu, ir arī veikts pētījums, ka dārzniekiem biežāk attīstās plaušu vēzis. Un kuru izraisa aspergillus, kas ir kompostā. Tajā brīdī, kad mēs rokam kompostu, būtu labi uzlikt masku vai aiziet muti ar lakatiņu, jo tomēr ir tādi saldie augi, piemēram, kukurūzes savā dārzā redzēja, kad attīstījās šī patogēnie, ekstremāli patogēnie pelējumi, ja sarkanie, oranžie un melnie. Nu, tos vajag uzreiz tālu aprakt dziļi, lai viņu savas sporas nelidina tālāk. Dabā, protams, visur viss ir, bet mums ir svarīgi, lai tas nedzen saknes mūsu ķermenī, jo manai vecmāmiņai, pieņemsim, melanoma uz naga izveidojas tieši dēļ aspergillus. Ja? Tā kā ar šo mēs esam ļoti uzmanīgi un arī mājas sargājam no pelējuma. Ja, ja kaut kur ir, tad... Cik es saprotu, mājai neko tur vairs nevar izdarīt, ja viņš ir iesakņojies. Nu, domājiet, ko darīt, bet no pelējumiem tālāk un utilizējam kā bīstamu atkritumu. Skaidrs. Nu, labi. Tad es domāju, ka mēs šodien varētu arī šo sarunu beigt, ja jūs ir ieinteresējis magones entuziasms fermentēšanā, tu arī vadi meistarklases brīnišķīgas, kur var atnākt visu pagaršot, nogaršot, gūt pirmās jau padziļinātās zināšanas, tad variet skatīties magones profilā, cik es zinu, tev telegramā arī ir grupiņa ļoti aktīva, kurā es esmu fermentēšana saucās, ja nemaldos. Tur var arī pievienoties ļoti daudz informācijas. Nāciet pulciņā, fermentējam, dzīvojam veselīgi un uzņemamies atbildību par savu veselību, jo tā mums ir dārgākais, kas šeit ir. Paldies! Paldies, Agnese! Paldies! Un veseli ēduši! Nē? Jā, tieši tā. Man vienā meistarklasē bija arī sirmas kundzes, bet es redzu, ka viņas mācās, un viņas mācās daudz, un par oksimeliem atsevišķi mācījušās. Un mēs ar viņām runājāmies, ka gribas nodzīvot to dzīvi kustīgi, justies labi, ja, un nomirt klusi miegā vecumā, ja, nevis paliatīvajā aprūpē. Tas ir tik svarīgi, tieši šī kustība un spēja justies labi. Tas ir, ja mēs to spējam noturēt, nu, tas ir viss, vai ne? Jā. Paldies tev vēlreiz par sarunu. Paldies. Tā ko, jauku un saulainu dienu. Paldies. Tā. Tā, tas.